Zobu fejas ir sarosījušās. Tātad ļoti interesanti fakti tādi, ka paskatieties, reku vienkārši Jānis pats savā laivā bļauj. Kad nav patīkam tas, kad cena reiz 2. Kā viņi apčakarēja viņu tā zobārstniecības klīnika. No sākuma viņam piedāvāja par 5600 poundiem. Finālā, kā viņš aizbrauc tur 11 vai 12. Uztaisīt quote internetā, tad viņi atbraucot uz vietas, viņi izmainās reiz 2. Ja cilvēks nebūtu kaulējies, tad no viņa arī to naudu nokāst. Jāni, tu pats savā strīmā bļāvi, ka tev turku tā klīnika tavējā, kur tu lietas piedāvā tagad, ja tu savervēsi kādu cilvēku, 500 poundi tev no katra cilvēka. Un tagad, zin kā mīļais cilvēks, viņi izstāsta tā, ka tu esi faņķika acīs, tev dolāru zīmītes acīs. Tev tad liekas tā, 10 cilvēciņš aizvedīšu, 5 paciņas paundiņu nopelnīšu. Lūdzu, veid un dari. Tikai nevajag nomelnot tagad Ediju, kurš reāli tu nodarbojās gadu, un cilvēks strādā algotu darbu tajā savā turku klīnikā. Viņam par cilvēkiem nemaksā. Viņam maksā katru mēnesi neatkarīgi, cik viņš tos cilvēciņus tur aizved. Un zin kā, un es šajā drāmā nebija iesaistījies līdz tam momentam, kamēr neizlasīju tavus tos komentārus, kā tu atbildi cilvēkiem. Tev Edijs vispār neaiztik nevienā brīdī, tu tagad sāc viņu tur apmelnot komentārus. Un plus šodien privātā sarakstē ar viņu, tu vēl man esi iepins iekšā, kad mēs par Ediju ņirgājamies. Edijs man ir čoms, bija un būs, un tādi kā tu to nespēs ietekmēt. Zini kā, Jāni, arī pūšiem cilvēkiem ieliek svaigus zobus, tas nemaina faktu, ka viņi ir pūši cilvēki. Un tu šajā gadījumā esi tāds, kas acīs skatās, saka vienu, aiz muguras dirs pavisam kaut ko citu. Un vēl kas jaunieši, tiem, kas reāli grib sataisīt un saremontēt tos savus zobus, Turcijā ir šausmīgi daudz klīniku. Izvērtējiet, pirms jūs braucat, uz kuriem braukt, palasiet komentārus, atsauksmes, pieredzes citu cilvēku. Ja arī jūs aizbraucat un jums ir tāda pati situācija kā Jānim, ka viņam tā cena no 5600 poundiem uzaug uz 11 vai 12 tūkstoši, cik tur uzaug viņam. Jūs varat droši atteikties, ja jūs neesat parakstījuši nekādu līgumu. Rakstiet man uz profilu vai TikTok pēc jums profilu, mēs jums operatīvi palīdzēsim. Un jaunieši, un es savus zobus ieliku tad, kad jūs tās tur klīnikas vispār vēl pautos karājās. Davai, čau! Tā, visiem čau!